Nu ko, labdien visiem! Kāds noskaņojums pēc pusdienām? Vai man runā tā klusu un mierīgi, lai jūs netraucētu? Labi, tad es esmu doktors Māris Belte un ārsts psihoterapeits. No vienas puses es pieņemu pacients, no otras puses arī esmu uzņēmējs, jo man pieder šī konsultācija firma Medicīnas biznesa akadēmija. Pamatā mēs strādājam ar farmācijas firmām, tāpēc varbūt mūs tā mazāk zina, bet farmācijas firmās tas mūsu darbiņš ir tieši saistīts ļoti cieši ar to, ko arī grib farmācijas firmas, ko tad viņas grib pārdot. Protams, tā visi pārdošana, un arī medicīniskie pārstāvi, viņi ikdienā pārdot. Protams, tur ir savu specifiku, bet ir universāls lietas. Tā kā šīs tēmas, kas saistītas ar šodienas kopējo tēmu pārdošanu, man ir ļoti tuvas, mīļas, un arī par harizmu, kā vienu no pārdošanas instrumentiem, mēs šodien parunāsim 2 stundu garumā. Nu, ko vēl es par sevi varu pateikt, ja? Ja jūs man satiekat uz ielas, un es esmu lepns, jūs nesveicinu, ja jūs zināt, ka tas neesmu es, bet tas ir mans dvīņu brālis. Vienīgā labā ziņa, ka viņš dzīvo Lietuvā, viņš mūsu firmu pārstāv Lietuvā, un ja jūs man Lietuvā satiekat uz ielas, tad visticamāk, ka tas ir viņš. Tā kā mūsu firma gan Latvijā, gan Lietuvā. Tas dažos vārdos pa manīm. Sakiet, jūs visi esat tā kā aktīvie pārdevēji, vai mazāk aktīvi, vai kādam ir arī pārdošana pilnīgi sveša lieta? Neatzīsies, ka kādam sveša. Jā, nu es mēdzu uzsvērt un to filozofiju, kā skatīties uz pārdošanas procesu kā uz kaut ko ļoti pozitīvu, uz ētisku procesu, jo ir sabiedrībā tas stereotips. Es ļoti ticu, ka jūs tam esat pārstāvat, bet tā pārdošana pēc būtības ir viss. Skan skarbi, bet arī ģimenē ir pārdošana. Ja? Vīrs pārdod sevi sievai, sieva sevi pārdod vīram. Es vulgarizēju, un tas neskan skaisti, un ir daudz šī stereotipi, kur pamatā ir kā pārdošana, tā ir iesmērēšana, tur piečakarēšana un tā tālāk. To es parasti nemācu. Ir 3, jeb 4 veidi, faktiski, kā iegūt kaut kādu vērtību. Ja mums gribās ēst, mēs varam ko darīt? Sēt rūdzus, audzēt maizi, paši saražot. Pirmais veids, otrais veids ir kāds vardarbīgais. Viņam ir bulciņa, atņemšu, man nebūs. Un trešais veids ir kāds maiņas process, ka mēs varam mainīt, dodam kaut ko pretī un saņemam. Un pārdošana pēc būtības ir maiņas process, kur vajadzētu būt vērtībām līdzsvarā, un naudiņa jau ir tikai vērtības ekvivalents. Nauda ir kaut kāda padarītā darba ekvivalents. Tāpēc teikt, kā tā nauda ir, kur mēs to piefiksējam, un pārdošanā viņi figurē. Bet pēc būtības pārdošana arī ir attiecībās. Un 4. veids, ko it kā izdala, ir ziedot. Var ziedot, bet pēc idejas tā arī pārdošana. Ja es ziedoju, es saņemu pretī ko? Vai nu šo morālo gandarījumu, šīs sajūtas, ka es par kādu rūpējos un es saņemu pretī, vai arī es saņemu kaut kādā listē, ka es esmu ziedotājs un citi zina, ka es esmu baigi labais, un tas ir mārketings. Ja kurā gadījumā ir šis līdzsvars, ja līdzsvars izzūd, tā pārdošana nav efektīva. Un, protams, lai būtu šis līdzsvars, mums ir jāmācās parādīt tam mūsu produktam, ar ko tam viņš ir labāks un ar ko mēs varam sākt. Sākt ar sevi. Vai ne? Jo mēs šo produktu pārstāvam, produkts ir... Es pieļauju, ka tas jau arī tika runāts iepriekš, ka produkts ir ne tikai tās viņa produktu vērtības, tās tiešās, ko viņš to funkciju veids, bet viss tas imidžs, viss tā aura un arī tas servis, ko piedāvā firma, un pārdevējs jau ir tas, kurš piedāvā to servisu. Vai tik tālu tas skan loģiski, saprotam? Tad arī par pārdevēju manā filozofijā, ja kā mēs mācam, tas nekādā gadījumā nav tā tante, kas sēž tā kā dedlausī maksimā ar tādu sejas izteiksmi un sit nāk tie produkti un viņi tikai noskanē un izsit čeku un saņem naudiņu. Ja? Vai viņi pārdevēju grūti nosaukt, ja? Bet pārdevējs ir tas, kurš reāli pārdod. Viņš ir aktīvs, viņš iet kustās, ja? Protams, arī aktīvs cilvēks var būt aiz leķis un kaut ko ieteikt, tas būtu tas pārdevējs, ja? Nevis apkalpotais. Cilvēks stereotipos reizēm pārdevējs ir tas, kas aiz tās leķis sēž. Tā, labi, lūk, un tad jautājums par harizmu. Kā mēs varam to harizmu izmantot un vai viņi var iegūt? Kas vispār ir harizma? Zini tulkojumu? Kāds? Kurš pateiks tulkojumu tam ieskaita var iet mājās?
personības krāvojums. Jā, jūs jau sākat tagad meklēt tās pazīmes, kā mēs varam pateikt, ka tas viens ir harizmātisks. Un droši vien ir tāds cilvēks, par kuru jūs teikt, tas ir harizmātisks, un ja es jums jautāšu, iedomājieties harizmātisks cilvēks, uzreiz visbiežāk stereotipu līmenī sāk domāt tur diženus vadoņus un tādus lielu mērogu cilvēkus. Tas ir jautājums par harizmas mērogu. Harizmai arī var būt mērogs, varbūt lielāka, mazāka. Un tulkojums no grieķu valodas ir dāvana, jo jēdziens harizma parādījies ne pašā evaņģēlijā, bet rakstos, kas pēc tam skaidro evaņģēliju, un tur ir tā bijis, ka Dievs, tas kungs sūta apustuļus uz zemi cilvēkiem mācīt kristīgo ticību, bet tie apustuļi sūdzās Dievam tam kungam, ka viņiem nav tas pievilkšanas spēks, ka īpaši tie cilvēki viņos neklausās, neņem pa pilnu, ka viņi nezina svešvalodas un vispār viņi nav tik labi oratori kā tas Dievs, tas kungs. Ja? Un tad Dievs deva šo dāvanu, harizma, un pēkšņi apustuļi sāka spīdēt aiz viņiem, cilvēki klausījās ar ieplestām acīm, sekoja, un tas viss bija interesanti un saistoši. Pēkšņi radās šis pievilkšanas spēks, šī atraktivitāte šiem apustuļiem. Tā harizma ir spēja ieinteresēt citus cilvēkus, ka cilvēkiem tas ir interesanti. Un pati galvenā pazīme, tas atslēgas vārds ir, ka cilvēki ir gatavi sekot, uzklausīt. Ja? Tā ir autoritāte. Viņi ir gatavi sekot un sekot pat diskomforta zonā, pat tur, kur normāls cilvēks neies, bet ja harizmātisks līderis teiks, ka tur ir jāiet un jārok ar lāpstu, tad arī citi ies un raks ar to lāpstu. Viņi to gribēs darīt. Ja? Ir šī spēja aizraut, iedvesmot. Lūk, tie būtu atslēgas vārdi. Ir tāda definīcija, populārākā skaitās Maks Weber, sociologa definīcija, kur es arī nezinu, tāpēc, ka viņa ļoti gara. Ja, tur bija, es saviem vārdiem varu atstāstīt, ka par harizmu saucams īpašību kopums, ko citu uztver tā kā nesaprotam vai pat mistisku, bet katrā ziņā arī beigās parādās tas, ka tas aizrauj citus un cilvēki ir gatavi tam sekot. Un tad ir viens jautājums, ka harizma var iedzimt. Ir tādi, kas no dzimšanas harizmātiski, un ir tādi, kas, neiedzimst. Viņš piedzim pelēcību. Ko tādam darīt? Mācīties pareizi. Un jāsaka, tie, kas labi mācās, tie pat vinnē attiecībā uz tiem iedzimtajiem harizmātiķiem, jo iedzimtais harizmātiķis, viņš nav pietiekami elastīgs tādās ikdienas situācijās. Harizmu mēs skatīsimies tā kā viens instruments. Tas nebūs tā kā, tagad tā harizma mums visur jātranslē un jārāda, kāda mēs esam. Bet, ja mēs saprātīgi to izmantojam, saprātīgās devās, tad mēs varam būt veiksmīgi. Tiem iedzimtajiem jau reizēm viņiem ir lieluma mānija kas viņš par pārdevēju, viņš jau uzreiz ir ļoti dižens cilvēks. Jo tāds, ja būtu ļoti pārāk visu zinoši, pārāk parents, harizmātisks pārdevējs, tad klients kaut kā justos pārāk nevērtīgs varbūt. Tā. Labi. Jautājums. Veikalā, kuru vīniņu jūs izvēlētos no šitiem? Redziet, te daudz pudeles, citi tur bišķi resnāk, citi lielāk. Bet apmēram vienāds. Vai... sakiet jūs, kādu jūs ņemt. To. Pussaldo. Te viņi visi nevar saprast, visi tā kā pussaldiet, cits bišķi saldāks. Konkurences apstādi, jā. Pilns plauks ar vīniņiem, tikpat labi mēs varētu likt vitamīnus, cigaretes vai ko. Jo lielāka konkurence, jo mums grūtāk izvēlēties. Un, ko tad paņems? Kaut ko jau paņems, ja cilvēks gribēs, viņš paņems. Pirmo varbūt, kas pagadās pie rokas, varbūt. Bet tā pārdošana varētu būt daudz maz ekvivalenta. Un tagad pēkšņi ir viens šitāda pudeli, jā. Un tagad jums jāpaņem vienu. Kur jūs ņemsiet? Katrā ziņā apsvērsiet šo, sāksiet. Uzreiz iekrita acīs, uzreiz ir kaut kas savādāks. Ir rozīnīte. Ar to es domāju rozīnīte. Ir savu rozīnīti. Un, to jau arī mārketingalogs zina, ka tas produkts viņš ir gandrīz tāds pats kā citi, tad mums vienalga vajag izdomāt kaut kādu knipiņu, kaut ko, ar ko te viņš būs pārāks, labāks, vai pat aizķerties, tas knipiņš ir baigi minimāls, bet tad par to vismaz ir jārunā, jo tas mūs atšķir. Svarīgi ir būt kādam atšķirīgam, pat labākam. Jūs jau esat cilvēki, ne tie jaunākie gados, vai ne? Es atvainojos dāmām. Atceraties skolā, kad mācījāties.
klase, atceraties savus klases biedrus. Kas pirmajā nāk